Kā tikt vaļā no greizsirdības? Greizsirdība tā ir neusticēšanās, un mīlestība tās ir prieks, iedvesma un apbrīna. Greizsirdība tā ir neusticēšanās, rodas bailes un bailes pazaudēt savu dārgu un svarīgu cilvēku. Un tas viss, kas ir saistīts ar materiālo labklājību, statusu, emocijas, seksu, un katram tas būs savs un individuāls. Un greizsirdību nedrīkst palaist pašplūsmā. Ar ko greizsirdība ir bīstama? Ar to, ka mainās uzvedība un mainās arī personība. Un līdz ar to arī var sagraut arī citas dzīves sfēras. Kas notiek ar greizsirdību, ja sieviete ir greizsirdīga? Attiecīgi viņa uzdod 101 jautājumu, ar ko bija, ar ko satikās, ar ko runāja, uzdot jautājumus izprašņā visu līdz sīkumam, un pilnībā pat aiziet tik tālu, ka pārbauda telefonu un sarakstes. Vīrietis savukārt uzdot arī jautājumus, rīko skandālus, taisa izsekošanas, meklēšanas, un vīrietis ir krietni spēcīgāks par sievieti. Viņš attiecīgi var pielietot, pamatojoties uz greizsirdību, jo greizsirdība ir agresīva neusticēšanās, viņš var sākt pielietot arī fizisku spēku. Kā tikt vaļā no greizsirdības? Un šeit skatāmies, kāda būs cīņas taktika. Viss atkarīgs no tā, kādā pozīcijā tu atrodies. Un ja tu šobrīd atrodies tādā pozīcijā, kā uz tevi ir kāds greizsirdīgs, tas nozīmē, ka pirmām kārtām tev vajag pats galvenais neiekrist upura pozīcijā. Tas nozīmē, nevajag attaisnoties un nevajag attaisnot šī cilvēka cerības. Otrais, vajag saprast attiecībās, kas tieši otram partnerim trūkst, kāds ir tas deficīts. Piemēram, sievietēm tas ir uzmanības trūkums, ziedi un romantika, bet savukārt vīrietim tās ir rūpes, apbrīna un seks. Un ja šobrīd tātad tev vajag trešais, pats svarīgākais, parādi savam cilvēkam to, ka viņš tev ir svarīgs, ka tu viņu cieni, ka tu viņu respektē, jo tādā veidā viņš jutīsies mīlēts, jutīsies aprūpēts, apčibināts, apbrīnots, un tādā veidā tu arī sagaidi tieši tādu pašu komunikāciju arī no viņa puses. Kā tikt vaļā no greizsirdības, ja tā esi tu pati, kura ir ļoti, ļoti greizsirdīga? Pats pirmais – saprast un apstrādāt savas bailes, kas tevi tieši dara tramīgu par neusticēšanos. Tas nozīmē, ja sieviete, piemēram, ir ļoti, ļoti apveltīta, bagāta ar fantāziju. Viņa var piedomāt tā, kā vispār absolūti nav. Un ja šai fantāzijai pievieno klāt spilgtas emocijas, spilgtas domas, visums to arī realizēs un materializēs. Tāpēc obligāti sekot līdzi savām domām un savām emocijām, un nevajag izdomāt tā, kā nav. Otrais – atklāti apspriet esošo problēmu ar savu partneri, bez jebkādiem pārmetumiem, bez jebkādiem aizvainojumiem, bez pretenzijām, vienkārši izstāsti savu problēmu un dot viņai uzreiz risinājumu. Nākamais – neizšķīsti savu partnera dzīvē. Tas nozīmē, ka pirms partnera noteikti tev bija savas intereses, savas aizraušanās, savi draugi, un attiecības tā ir tikai viena no dzīves sastāvdaļām. Tāpēc neaizmirsti pati par sevi un savām interesēm, nevis dzīvot vīrieša dzīvi. Nākamais – sākt strādāt ar savu pašvērtējumu. Cieni sevi, mīli sevi un dari to, kas tev patīk, dari to, kas tevi iedvesmo. Un kā tad galā tikt ar greizsirdību, pateicoties ar afirmācijām? Sāc sev teikt to, ka tu esi mīlēta un vēlama sieviete šajā pasaulē, ka, piemēram, tu esi foršs un superīgs vīrietis, ka tu mīli sevi un ka tu pats sevi mīli un tu tiec mīlēts. Tādā veidā atrodi šīm afirmācijām apstiprinājumu, to, ka tu esi unikāls, talantīgs, un tādā veidā pēc kāda laika tu jau redzēsi, ka apkārtējie cilvēki apstiprinās šīs tavas jaunās pārliecības, šīs afirmācijas. Tāpēc vienkārši mīli sevi, dari to, kas tev patīk, un greizsirdība vienkārši pazudīs. Tāpēc aicinu arī uz kursu Laimīgas attiecības pateicoties domu spēka praktikām, kur mēs to visu intensīvi, padziļināti, visu apstrādāsim šīs bailes, lai greizsirdība pat tuvumā nebūtu. Uz tikšanos kursā!